14. līdz 20. uzdevums, apakštēma ģeometrija. Un sāku ar 14. uzdevumu. Jānosaka 7 stūra piramīdas galviņu skaitu. Lai to izdarīt, ir vienkārši vajag vizualizēt galvā, kā izskatās 7 stūra piramīda. Un, piemēram, šeit ir piemērs. Tas nozīmē, ka pamatā ir tas 7 stūrs, un viena skaldne būs tā pamata skaldne, un būs kopā 7 sānu skaldas, jo katra šitā te mala veido vienu sānu skaldi. Nu, tātad tas nozīmē, ka atbilde ir 7 plus 1, jeb 8 skaldas. 15. uzdevums ir dota plakne, kurā iekšā ir piedertas 3 stūrs ADC, un ir novilkts pret šo plakni perpendikuls FA. Un taisnais leņķis ir šeit, pēc uzdevuma nosacījumiem, un ir jāizdomā, kā varētu no F novilkt perpendikulu pret šo taisni DC. Nu, un, lai to izdarītu, jāsaprot 3 perpendikulu teorēma un jāprot to pielietot. Nu, var, protams, arī uz intuīciju šajā gadījumā, jo te ir tikai viens punkts, nav vajadzīgs arī pamatojums. Nu, un tad es apskatīšu formulu lapā, ir dots, es iztulkošu tagad šo teorēmu. Es pirms aizkrāsošu ciet šo pareizo taisni, un tagad sākšu vispirms ar nepareizo taisni. Šeit ir dota situācija, klasiska situācija, perpendikuls pret plakni, ir slīpne un ir slīpnes projekcija P. Nu, un tad ir tā, ka es tagad novilkšu kaut kādu nepareizo taisni, kas iet caur šo punktu, tur, kur krustojās slīpnes projekciju. Un tad tā teorēma saka to, ka, ja es tagad apskatu to slīpnes projekciju, šeit, ja šitā nebūs 90 grādi, tad arī pati slīpne šo taisni neveidos 90 grādus. Nu, un otrādāk. Ja slīpne neveido 90 grādus ar šo taisni, tad arī slīpnes projekcija neveido 90 grādus. Nu, tur vienīgais iespējamais variants ir tas, kas ir parādīts šeit. Attiecīgi, ja ir 90 grādi slīpnes projekcija veidos 90 grādus ar taisni, tad attiecīgi arī pati slīpne veidos 90 grādus ar taisni. Un otrādāk, ja slīpne veido 90 grādus ar taisni, tad slīpnes projekcija šeit arī veidos 90 grādus, tā kā ir parādīts. Nu, attiecīgi, ja būs vienā vietā taisnais leņķis, būs arī otrā vietā. Ja vienā vietā nebūs taisnas leņķis tur vai tur, tad arī otrs nebūs taisnas leņķis. Šo situāciju jāprot saskatīt un pielietot dotajā uzdevumā, un es uzreiz novilkšu to pareizo perpendikulu, ja to nogriezmu pareizo. Šitas te, un šajā vietā te mums būs 90 grādi. Un kāpēc tur ir 90 grādi? Šeit ir tā tipiskā situācija, te ir perpendikuls, slīpnes projekcija AD un pati slīpne FT. Un pēc uzdevuma nosacījumiem AD slīpnes projekcija veido 90 grādus taisni, un pēc 3 perpendikulu teorēmas arī pati slīpne veido 90 grādus ar taisni. Un, nu jā, tas ir viss, te ir viss uzīmēts. Nu, un es tagad uzīmēšu arī kaut kādu nepareizo situāciju un paskaidrošu, kāpēc tur nav, kāpēc tur nebūs, tur nebūs tie 90 grādi. Un paņemsim, piemēram, novilksim nogriezt no F pret kaut kādu tur iekšējo punktu nogrieznī DC. Nu, un tad šeit es savienošu šo te ar A punktu. Nu, un tad tā 3 perpendikulu teorēma, ko viņi saka, šajā gadījumā
šeit, šajā vietā nesanāk 90 grādi. Šitā slīpas projekcija neveido 90 grādus, tāpēc, ka mums šeit ir tie 90 grādi, tas ir šajā vietā. Un šeit ir, es varu pārzīmēt šo trīsstūrīti nedaudz šādi, lai vieglāk būtu saprast. Ielikšu te kaut kādu punktu, E punktu, piemēram. Tas izskatās tā, te ir E punkts, te ir D punkts, te ir F punkts. Es pārzīmēju plaknē to trīsstūri. Un pēc uzdevuma nosacījumiem te ir 90 grādi, attiecīgi šeit nebūs tie 90 grādi. Ja attēlā tas izskatījās šādi. Tas attēlā izskatījās. Nu jā, un tad tā trīperpendikula teorēma saka to, ka attiecīgi arī tad šeit nav 90 grādi. Un tas nedara. Šis FE nebūs perpendikuls. Un es paņemšu nedaudz savādāku uzdevumu, kas var būt ļoti reāli eksāmenā, kur ir atšķirība būs tāda, ka tas ADC trīsstūrs nebūs taisleņķa, bet vienāds. Tāda situācija var gadīties eksāmenā. Ņemot vērā, ka tieši tādu pašu uzdevumu diez vai uzdos arī nākamgad. Un es paņemu, te būs vienāds trīsstūrs, attiecīgi A punkts ir, turpat arī ir, tikai tad izskatīsies tā. Nu, un tad mums ir jāmeklē, tas ir šis trīsstūrs ADC, un ir jāmeklē no punkta A, kur varētu dabūt kurš nogriezums veidos 90 grādus ar DC taisni. Nu, un vienā tādā trīsstūrī tur bija tas, ka bisektrisa mediāna un augstums tie sakrīt. Attiecīgi tas sanāk šeit DC viduspunktā. Mums būs tie 90 grādi. Attēlā tas izskatīsies aptuveni šādi. Ja tas mums ir vienāds trīsstūrs, tad attiecīgi mums ir šeit 90 grādi. Šitie dalās uz pusēm. Un pēc trīperpendikula teorēmas tad te viss sanāk. Šeit veidojās tā situācija, es viņu nosaukšu par kaut kādu G burtu šito te. Un te veidojās situācija, ka ir perpendikuls FA, ir slīpne GF un ir slīpnes projekcija AG. Un šajā gadījumā es te vēl nedaudz, tad nevar saprast, es piezīmēšu te arī, te 90 grādi ir. Un tad pēc trīperpendikula teorēmas, jā, šeit, protams, arī 90 grādi. Un pēc trīperpendikula teorēmas, tā kā te jau ir 90 grādi, tad būs 90 grādi arī ar pašu slīpni. Slīpne taisni veidos 90 grādus. Tas sanāk šajā vietā arī būs tie 90. Un tas nozīmē to, ka tas FG tiešām būs perpendikulārs taisnei DC pret trīperpendikula teorēmas. Un tas būtu tad, ja nebūtu taisnīgi trīsstūrs, bet vienāds trīsstūrs. 16. uzdevums ir par divpakņu kakta leņķi, ir dota regulāra četrstūra piramīda un dots, ka pamat laukums ir 25 kvadrātcentimetri un sānvirsmas laukums ir 50 kvadrātcentimetri. Un tad vajag noteikti divpakņu kakta leņķi pie pamata. Uzdevums patiesībā ļoti interesants un tāds ļoti klasisks, bet diemžēl, vai drīzāk pa laimi, viss ir dots formulu lapā,
ir jāatrod tikai formulu lapā īstā vieta, kur mums ir iekšā tas pamata laukums, sānu virsmas laukums un divpakņu kakta leņķis. Un, formulu lapa, aizējam uz formulu lapu, un tas attiecās uz šo tēmu. Tas attiecās viss, šitā sadaļa attiecās uz regulāru piramīdu, un te ir šī formula. Un te precīzi viss, kas ir vajadzīgs, ir iekšā. Un tepat nav svarīgi, kas tā par regulāru piramīdu ir, vai tas ir regulārs 4-stūra piramīda, vai regulāra 3-stūra, vai regulāra 10-stūra piramīda. Mums vienkārši jāzina pareizāk sakot, tas pamatlaukums ir dots sānu laukums, un tad no turienes varēs izrēķināt. Vienīgais nezināmais, kas paliks pāri, būs tas alfa, un tas būs tas divpakņu kaktelēņķis. Un pat nav jāzina, kā viņš izskatās attēlā, vai kā. Būs jāmāk atrisināt šo vienādojumu. Un es uzreiz tad likšu iekšā es sānu vietā un es pam vietā jau to skaitļus. Liekam iekšā sānu virsma 50 un pam vietā es lieku to 25. Korekti būtu norakstīt arī to formulu, bet es noslēkošu. Un šeit ir kos vietā liekam, saucēja vietā liekam kos no alfa. Tas ir tas divpakņu kakta leņķis. Un tad tālāk ir jāprot atrisināt šādu veidu vienādojumus attiecībā pret alfu. Un sākumā rīkojās tā, ka mēs izdomāsim, ar ko būs vienāds šitas te kos alfa. Un tā, kad mēs noskaidrosim to, nu tad tālāk tā būs trigonometrija. Varēs, piemēram, no trigonometriskā riņķa nolasīt. Un šis uzdevums ir, var rīkoties tā, ka to kos, var rīkoties tā, ka to vieglākais variants ir vienkārši varam uzcelt to kos alfa augšā tur. Un tad jau galvenais mērķis šādā situācijā ir tikt vaļā no saucējiem. Tas uzreiz atvieglos dzīvi. Nu, vai arī garais variants ir izmantojam proporcijas īpašību, tikai tad jāpieliek šeit ir apakšā vieninieks, daļa vienāda ar daļu. Tas nozīmē, ka šitas te kos alfa reiz 50 būs vienāds ar 1 reiz 25. Un tad rakstam tā. Tas ir kā kuram sanāk. Un tad esam tikuši vaļā no saucējiem. Tālāk tas ir lineārs vienādojums attiecībā pret kos alfa. Kos alfa vienkārši jāiztēlojās, tas ir kaut kāds x, tas nezināmais. Un tad kos alfa būs vienāds ar 1/2. Un tad, ja zina, tad var uzreiz rakstīt, ka alfa ir 60 grādi. Svarīgi, ka divpakņu kakta leņķis starp divām plaknēm, tas būs mazāks, kā viņš tiek uzskatīts, ka viņam jābūt mazākam kā 90 grādiem. Nu, tāda vienīgā viltība visā šajā. Un tad, bet ja gribētu nolasīt no trigonometriskā riņķa, kāds būs alfa vērtība, te jau vienmēr varēs tik smuki atrast. Dodamies šeit. Šeit būtu jāskatās uz x asi, tas būs tas kos alfa. Un skatāmies, ka kos alfa vērtībai ir jābūt 1/2, tas ir šeit. Nu, tas nozīmē, ka vajag atrast leņķa apgrieztais uzdevums. Dod kosinus vērtību, un tad dodamies rekur uz augšu. Un te ir, tas atradīsies šeit. Nu, tad jāsaprot, kāds leņķis. Nu, šajā gadījumā leņķis būs 60 grādi, ja pi dalīts ar 3 radiāni. Vēl ir viens variants, kad mēs varam arī uz leju aiziet, rekur arī uz riņķa līniju. Un tādā gadījumā leņķis būs negatīvs, mīnus pi dalīts ar 3, vai arī otrādāk varam taisīt tā kā pilno apgriezienu līdz šejienei, un tad būs tie 5 pi dalīts ar 3 radiāni, ja tas būtu 300 grādi. Bet tas mums negatīvi leņķi nedara. Mums vajag no 0 līdz 90 grādiem.
Nu tā, uh, 17. uzdevums ir, tā sakot, jāuzzīmē kaut kāda figūra, rotācijas ķermenis. Mums ir dots taisnīgi 3 stūris, tad es arī uzzīmēšu to taisnīgi 3 stūri tūlīt. Un īsāko kateti apzināti likšu tā, te būs 3 viena katete un otra būs ar malas garumu 4. Un teiks, ka rotē ap īsāko kateti šitas 3 stūris. Nu, tas nozīmē galvā jāiztēlojās, ka viņš te, galvā tas jāmēģina iztēloties. Un tad galu galā tas iegūtā figūra, tur aizgāja, iegūtā figūra beigās sanāks konus. Tā uzzīmēšu. Un tā es uzzīmēšu to. Un sanāk tā, ka šajā figūrai, labi uzzīmēsim šitā arī, tad sanāk tā, ka jautājums ir jānosaka rādījus garums. Rādījus garums pamatā ir pamatā ir riņķa līnija un rādījus sakritīs ar to garāko kateti, garākā katete 4. Tad drukājām iekšā 4 centimetri. Tas ir, tev vienīgais jāuzmanās tiešām, lai nesajūg, kas ar ko rotē. Uzdevums ir izpildīts. 18. uzdevums ir dots taisnstūra paralēls skaldnis. Tas nozīmē, ka šitie visi tā sānu skaldes un pamata skaldes, tie visi ir taisnstūri. Un es uzreiz drukāju iekšā, kas mums tur ir dots, ka DC būs 10. Ļoti jauki, tad uzreiz mēs varam pateikt, ka AB arī būs 10. AD ir 8. Tā es uzreiz jau drukāju iekšā, te arī būs 8. Un tad mums ir AA1, jeb augstums 11. Tas nozīmē, ka visur te būs 11. Nu, labi, pierakstīšu vēl kaut kur. Šeit un šeit. Visi šitie būs 11. Ļoti noderīgi. Un tad ir jāprēķina dotā taisnstūra paralēla skaldiņa sānu virsmas laukumu. Un te nav vajadzīga pat formula lapa, ir vienkārši jāzina, ka jāprēķinās sānu virsmas laukumu. Var darīt tā, ka aprēķināt katrai no šitām te sānu skaldēm laukumu, un tad beigās saskaitīt, ka kopā ir 4 sānu skaldes. Ja var pamanīt, ka patiesībā šeit ir šitas te AA1, D1D, ir tas skaldas laukums vienāds būs arī ar šito B1, C1, C. Un līdzīgi ar šito skaldi. Tātad mēs varam rēķināt tikai divām sānu skaldēm laukumus, un tad reizināsim ar 2. Nu, un tad taisnstūra laukumu visi zin, kā rēķina. Nu, tad es uzreiz drukāju iekšā sānu, rakstu 2 reizi, un tad tagad ir, nu labi, liksim iekavās. Tad ir 8 reiz 11, tas ir tam vienam taisnstūrim laukums, un otram taisnstūrim laukums ir 10 reiz 11. Un tad tas būs vienāds ar 2 reiz 80. Te var izmantot kalkulātoru, tas ļoti atvieglos uzdevumu. Un tikai beigās neaizmirstam par tām mērvienībām, vai tur bija vai nebija. Nu, bija vajadzīgs, tad bija centimetros viss. Tie būs kvadrātcentimetri. Uzdevums ir izpildīts, apakšuzdevums. Otrais apakšuzdevums jāaprēķina laukums taisnstūrim DA1, B1, C.
Tas skatāmies attēlā, kur tas atrodas. Tas atradīsies šādi. Un mums nav jāpierāda vispār, ka tas ir taisnstūris. Principā jau tas būtu jāpierāda. Tas uzreiz visu atvieglos. Tad mēs jau zinām, kā taisnstūra laukuma rēķina, mala reiz mala. Viena mala jau ir dota, DC ir dots, un tad ir jāprēķina vēl ir A1D, tā otra mala. Tas mums nav dots. Bet mēs zinām, mēs varam, piemēram, skatīties uz šo taisnstūri. Tā būs tas A1D diagonāla, jeb kā tas ļoti bieži ir ģeometrijas uzdevumos, jāmeklē taisnliņa trīsstūri, un tad tas parasti ļoti labi nodara. Un tad varam skatīties A1D, Pitagora teorēmu var izmantot. Es varu arī, šai gadījumā tas nav tik svarīgi, bet es varu arī viņu, lai būtu vieglāk tur saprast to uzdevumu, es varu arī pārzīmēt šo taisnīgu trīsstūri. Šitas ir A, tas ir A1 un tas ir D. Un šitā mala ir 8. Šitas, ka pārzīmē platnē kaut kādu figūru, tas sarežģītākās situācijās var palīdzēt labāk uztvert, kas tur notiek. Un tad ir Pitagora teorēma. Tā nav formula lapā, tā ir jāzina. Šis kvadrātā būs vienāds ar 8 kvadrātā, tas ir 64, plus 11 kvadrātā 121. Un tad iegūstam beigās, ka A1D kvadrāts būs vienāds ar 185. Un šeit ir tā, ka 185 tas ir 5 reiz 37. Jeb tas nozīmē, ka mēs nevaram tā kā ņemt no viena reizinātāja to kvadrātu sakni un tad otru reizinātāju atstāt zem jumtiņa. Tas gal galā nozīmēs to, ka A1D būs, paliks vienkārši kā kvadrāta sakne no 185. Es pierakstīšu nedaudz, kāpēc tur nesanāk. Jo varētu teorētiski ņemt jumtiņu, jeb sakni no katra atsevišķi, un tad no viena izrēķināt, bet tur nekas jēdzīgs nesanāk. Un tad arī atstāsim drukāšu tad iekšā to, tad paliek, diemžēl, 185. Tā, šitā ir jānovelk, lai nav pārpratumi. Jā, kad tas ir izdarīts, tad tālāk ir var gluži vienkārši rēķinām tad laukumu taisnstūri. Mala reiz mala, tas ir tā viena mala bija 10 centimetri, otra mala paliek tas, kas tur paliek. Tad neko izdarīt nevar. Vienmēr beigās atceramies, ka vajag mērvienības pierakstīt. Vai vismaz padomāt, vai tur nebija kaut kas. Ja tomēr vajadzētu pierādīt, ka šis ir taisnstūris, tad varētu rīkoties, tad varētu izmantot triju perpendikulu teorēmu. Tā ir šeit dota, un tā būtu vēlams nevis viņa eksāmenā saprast, bet mājās saprast pirms eksāmena. Tas nozīmē, ka te ir vienkāršot runājot, ja šitien ir perpendikulārs slītnes projekcija un perpendikuls, tad ja viens no šitiem būs perpendikulārs, tad arī otrs būs 90 grādi. Un konkrētajā uzdevumā tas
Un pamatā mēs jau zinām, mums ir dots jau, neuzzīmē korekti 90 grādus nekas. Te jau mums ir dots, jo tas ir taistur paralēls kāds, ka te būs 90 grādi, un tad no turienes seko, ka arī šitas te, ka šeit ir arī tie 90 grādi. Un pilnīgi analoģiski pierāda arī šitam te, ka būs 90 grādi. Un principā analoģiski arī šeit var pierādīt katru no šitiem, bet tur nevajag visus pierādīt. Tātad tas tiešām ir A1, B1, C, D, tiešām ir taisns stūrs. Tas ir tad, ja tas nebūtu dots jau, jau šeit, tas ir taisns stūrs. Tad tādā veidā to var pierādīt. 19. uzdevums, mums ir dots cilindrs un dots aksiāls šķēlums ABCD. Vienkāršot runājot, aksiāls šķēlums nozīmē, ka viņš tā kā uz pusēm sadala to cilindru. Jeb tas nozīmē, ka šitā līnija, tas ir diametrs šitām te apakšā tam riņķu līnijai. Un ir vajadzīgs rādījus garums jānosaka. Nu, rādījus garums būs puse no šitā AD, puse no AD. Tas nozīmē, ka ir kaut kādā veidā jāatrod AD, un tad arī pēc tam viegli varēs atbildi dabūt. Un bieži vien, lai labāk saprastu uzdevumu, bieži vien ir noderīgi pārzīmēt, tā kā plaknē izliekoties, ka nav trešās dimensijas. Es pārzīmēšu 3 stūra ACD, ja man te visi tie parametri attiecās principā uz ACD. Un tad šeit būs tā būs tā C virsotne, te būs D, un te būs A. Un šitādi mums ir dots, te ir 60 grādi, un attiecīgi te 30 grādi. Un ir dots mala AC, nu es viņu tad arī tur pārzīmēšu uzreiz šeit. Un tad tālāk ir, nu jā, un tad vajadzētu noteikt AD malu. Nu, un tas ir 9. klases trigonometrijas uzdevums. Varam vienalga, kurš, nu labi, es ņemšu to pašu leņķi 60. Tas nozīmē, ka ir vajadzīga, būs jāizmanto trigonometrija, te vajadzīga būs pretkatete un hipotenūza. Jāizmanto būs tā sakarība. Un tas ir, nozīmē, ka tas būs sīnus no šī leņķa. Tātad sīnus no 60 grādiem vienāds ar to AD, ko mēs vēl nezinām, un dalīts ar AC, kas ir zināms. Un tad tai liekam iekšā sīnus 60, tas ir zināms. Var nolasīt arī no trigonometriskā riņķa, ja kādam ir aizmirsies. Vienāds ar AD dalīts ar šito te visu. Nu, un tad var dažādi, nu, es izmantošu proporcijas īpašību, ka šitas ir vienāds ar 2 reiz AD. Es uzreiz rakstīšu kreisajā pusē to 2 AD. Tas ir vienāds ar kvadrātsakne 3 reiz tas saucējs. Nu, abās pusēs reizinātājs 2 varam uzreiz noīsināt, un kvadrātsakne reiz kvadrātsakne nozīmē, ka tas ir vienkārši viens otru anulē. Kvadrāts un kvadrātsakne reiz kvadrātsakne, tas ir kvadrātsakne kvadrātā, un kvadrāts anulēs kvadrātsakni. Sanāk, ka AD būs vienkārši 3. Jeb tie, kas ir tādi vairāk trenējušies, tie var principā uzreiz to saprast. Tā ir standarta situācija, taisnīgi 3060 grādiem, un attiecīgi var izmantot šajā gadījumā arī šādu sakarību, tikai tad tas ir jāpieraksta. Te būs tie 60 grādi,
īsākā katete pret īsāko leņķi, īsākā mala pret īsāko leņķi. Šeit ir x, šajā gadījumā te būtu 2x, un šeit būtu x kvadrāts sakne no 3. Nu, ja kāds gribētu tā patiešo noteikt. Un dotajā uzdevumā tas nozīmē to, ka sākumā mēs zinām tikai hipotenūzu, attiecīgi īsākā katete būtu dalīts ar 2, īsākā katete kvadrāts sakne no 3, un tad, lai iegūtu no īsākās katetes garāko kateti, jāpareizina kvadrāts sakne no 3. Un reizinot šito kvadrāts sakne no 3, ar kvadrāts sakne no 3 iegūst, ka AD būtu tiešām tas strīdnieks. Tas ir tā, ja grib ātrāk to dabūt gatavu. Tipiskā kļūda - skolēns izrēķina kaut ko, un viņš atslābinās un aizmirst, ka uzdevumā prasīja kaut ko citu. Prasīja noteikti cilindra rādījus garumu, vienmēr, kad izrēķiniet, paskatieties, ko īsti prasīja uzdevumā. Nu jā, un tad tā pēdējā rindiņa jāuzraksta, ka es tā saīsinātu, vienkārši ar R burtu apzīmēšu rādījusu, un tas būtu dalām ar 2, 1,5. Un arī paskatāmies uz mērvienībām, ja tur bija centimetri doti. Tad 1,5 centimetri. Tā būs arī atbilde. 20. uzdevums. Nu, šeit uzdevums sastādītāji drusku pārsteidz, jo te ir ļoti reta tēma, ko pat daudzās vidusskolās optimālajā līmenī pat reizēm skolotāji to neizņem. Te var arī vienkārši pēc veselā saprāta arī šo uzdevumu saprast. Mums ir dota lode, kas ir ievilkta kubā, un nosaka kuba šķautnes garumu, un jānosaka, cik kopīgi punkti ir lodes un kubu virsmai. Lai šo uzdevumu izpildītu, protams, vajag vispirms kaut kādā veidā šito visu vizualizēt. Sākšu ar otro apakšu uzdevumu, jānosaka punkti lodē un kuba virsmai. Te būs attiecīgais attēls kubā ievilktā lode, un tā viņa izskatās. Tas nozīmē, ka ar katru no tiem skaltnēm būs viens kopīgs punkts lodei un kubam. Kopā ir 6 skaldnes. Nu, tas nozīmē, ka būs 6 kopīgi punkti. Nosaka kuba šķautnes garumu, lodes rādījus ir 10. Es nezīmēšu, tātad te jau vienkārši uzreiz, tas ir principā tas pats gadījums, kas bija arī agrāk 10. 9. klasē. Ja skatītos šito te no priekšpuses, no liela attāluma, tikai tā sakot, no vidus, tad šitas viss izskatītos šāds. Un tad tas bija tas gadījums, ka ir jānosaka šķautnes garums, šajā gadījumā, ja mēs no priekš skatāmies, mums šī situācija, tā viņa plaknē izskatās, tad jānosaka ir kvadrāta malas garums, ja ir zināms rādījus. Nu, un šitā jau ir uzīmēts, nu, te acīm redzami, tas būs reiz 2 kvadrāta mala. Un atbilde būtu tātad 20. Skolēniem parasti arī ir jautājumi, kad ir vispār kaut kas jāpamato, kad nav. Nu, šajā gadījumā te ir pilnīgi droši, te nav atstāta nekāda vieta risinājumam un tikai atbilžu lodziņš. Tas nozīmē, ka skolēns var neko nezīmēt. Galvā var iztēloties un drukāt iekšā atbildi. Pa katru no tām pareizām atbildēm būs 1 punkts.